Sveiciens visiem labiem cilvēkiem, kuri ikdienā dzīvo ne teltī. Jo tie, kas dzīvo teltī, tie mums šobrīd baigi neinteresē. Bet pārsvarā cilvēki dzīvo kādā mājā, un tāpēc šodien sālsmaizē runāsim ar cilvēku, kurš ļoti daudziem ir sagādājis sālsmaizi. Edgars Šīns, kurš parasti sēž šajā pusē. Edgar, es tevi apsveicu, jo tu esi tik ilgi novāķījies pa vienu nozari, ka jau cik gadu tagad jubilē? 35 sanāk, ja? 35. Skan baisi, jā. Tas ir baisi, jo liekas, ka tikai kaut kāds garlaicība un iztēles trūkums varētu ļaut noturēties tik ilgi vienā nozarē, neapnīgi un nesākt darīt kaut ko citu. Kā tu vari dabūt gatavu, ka ir pašam interesanti tik ilgi? Klienti mainās, dzimst, laulājās, šķirās. Ir cilvēki, kas ir nopirkuši 5 mājas pie mums. Kaut kā nav garlaicīgi. Jā, bet iedomājamies, mēs to patieram apakaļ filmu pa 35 gadiem, ir 1991. gads, un kas ļauj domāt, ka vajag nodarboties ar nekustamā īpašuma tirdzniecību? Tas ir, kas tev vispār iztēles nebija, bet baigā aizmuguri. Kā tajā brīdī ienāk prātā kaut ko tā darīt? Beidzu būvniekus Lauksaimniecības akadēmijā tajā laikā Jelgavā, un 91. gadā, protams, ka postpadomju būvindustrija bruka. Jaunā vēl nebija izveidojusies, un es izdomāju meklēt darbu un aizbraucu ar velospēdu līdz Cēsīm un ripinājos apakaļ un dažādās būvniecības, kā tur bija, pārvietojamās mehanizētās kolonas, kaut kādas tur sarežģīta nosaukumi tur. Un es sapratu, ka man tur tā īsti nevajag nevienam tur. Bija viens vīrs, kas man piedāvāja darbu, viņš man ieveda tādā milzīgā kādā angārā, kur bija viss arhīvs gadiem ar kravas mašīnām vests gāzt iekšā. Un viņš saka, īsti tev nav ko dot darīt, bet tu varētu šito sakārtot mums. tad es sapratu, ka vajadzētu domāt kaut ko citu. Tu biji izmācījies profesiju, kurai tajā brīdī baigi krita tas pieprasījums. Tu mācīji būvē, bet laikā vislabākajā gadījumā dzīvoja tur, kur ir, bet būvēt nevienā prātā nenāca. Tad no tā dzima tā vajadzība pārdot, nevis būvēt. Jā, vienkārši radās doma, ka varētu tāds pakalpojums tirgus ekonomikā noderēt. Tāda nebija. Protams, ka nebija arī īpašumtiesība reģistrācijas sistēma, īsti nebija arī tas privāti īpašums kā tāds. Bet, riskējām, jā, no mana kursa, no kaut kādiem gandrīz 50 cilvēkiem, kaut kādā brīdī ar mani kopā strādāja 25, man liekas. Puse kursa. Es biju aplipinājis visus ar ideju. Vai tu gadījumā nebija kursa vecākais pirms tam? Es jau neatceros tos amatus, bet kaut kas jau tur tāds bija pa brīdim. Jā. Kāds neformāls līderis kursā noteikti bija savās 25 cilvēki. Nē, es zinu to, ka mēs 3. kursā ražojām visādas plasmasas izstrādājumus un pelnījām labu naudu tur ar čomiem un tad rektors mūs aicināja un teica, ka viņš ļoti cer, ka mēs nestaisīsim kaut kādas sūdzes. Bet tas ir 80. gadu beigās, tad jau tu šito visu darīji. Tu tā ļoti progresīva augstskola bijusi, ka ļauj kaut ko studentiem pelnīt un ražot pilnīgā juku laikā. Jā, mūsu uzņēmumiņš, kas nebija formāli reģistrēts, saucās studentu servis, un mēs bieži vien norāvāmies par to, kā viņš saīsinājumā skan. Jā. Nav brīnums, jā, to var saprast, jā, ka tas varētu. Labāk abreviatūru neizmantot, marketings noteikti ieteica. Lieciet pilno nosaukumu studentu servisam. Bet tas servis palīdzēs studentiem vai studentu servisē citas kaut kādas sabiedrības grupas? Mēs mēģinājām kaut kā nopelnīt ko es tajā laikā sapratu, ka vislabāk var nopelnīt organizējot svešvalodu kursus, ja, un korumpējot, kopēt nevarēja materiālus, jo tas padomu laikā bija bīstam, ja, un korumpējot kopētavus darbiniekus ar alkoholiskiem dzērieniem, ja, tur varēja drukāt kaut kādus tur valodu mācību materiālus, un skolotājiem vajadzēja braukt ar mašīnu pakaļ uz dažādām vietām, jā, bet varēja kaut ko nopelnīt. Tu sakopēji materiālus un savāc skolotājs, pats nemācīji? Nē, jā. Tas ir baigi tālredzīgs gājiens. No kurienes tu tas uzņēmēja gēns? Tev ir tāda talants riktēt lietas un cilvēkus. No kurienes tas? Vienkārši naudu vajadzēja. kā visiem. No tās padomjas savienības mēs tur daudz iznācām, katrs ar savām spējām, bet bieži vien kaut kur senčos var pamanīt to gēnu, riktēt citus cilvēkus.
Man laikam ļoti palīdzēja tas, ka bija jau kaut kāda iespēja tur klausīties kaut kādas tur ārzem radio un tu jau saproti, ka viss ir ap un par uzņēmējdarbību un kaut kādu saimnieciskumu un šiverēšanos. Jā, tā kā, tas, protams, un man ļoti palīdzēja tas, ka vecāki bija tur kaut kādi tur vidēja līmeņa vadītāji kolhozā Boļševiks, ja, Murjāņos, un ka tu redzi, ko tā sociālistiskā kolektīvā saimniekošana nozīmē un kāda ir tā darba organizācija un kādi tie rezultāti. Protams, ka tu automātiski saproti, ka jāmeklē glābiņš kaut kur ir no tā. Redz, tev vecāki tad jau ir tādi ar talantu arī riktēt lietas, un kaut vai tie ir vienalga komunistu laiki un kolhoz, bet tik un tā, tie, kam bija ķēriens, tie riktēja lietas, pie kuras valdīšanas, viņam vienkārši tāda ģenētiska vajadzība to darīt. Tev bija, kur ņemt, piemēram, nebija tā, ka tu tukšā vietā sāki. Protams. Klau, labi, un tagad, šobrīd, ir iestājies kaut tas noilgums, ka visi, mūsu paudzes cilvēki, viņas intervē, beidzot sāk stāstīt, kā nāca bandīti un jumts. Kā tu izvairēji šito situāciju? Tu šādi noteikti tur nekustamie kaut kādas finanses, kaut kāda ņemšanās, kā tu tik galā? Jā, visādi ir gājis, bet man paveicās, ka viens no maniem padomju armijas dienestu biedriem bija kaut kāda autoritāte, tur, kas paglāba no kaut kādām brutālām lietām tur. Bet, jā, viss kaut kas jau ir bijis. Tas, nezinu, vai tas ir ļoti interesanti, bet es esmu bijis kaut kādā tur pasākumā Ģertrūdas ielā uzaicināts uz skaidrošanos, kur, vai tā bija Ģertrūdas vai Bruņinieki iela, īsti neatceros, kaut kāds kroks, kur bija vismaz kaut kāds 30 tur sabiedrībā labi zināms tur, personas, ja, tur izmeklēja kaut kādas tur izrādās, ka viens no maniem aģentiem bija nozadzis 10 000 bandītu naudu. Tur apmānījis bandītus. Viņš bija izpildījis tādu manevru, ka viņš bija apmānījis bandītus. Ja. Tas labi nebeidzās. Jā. Tad tu esi ticies ar paralēlās Latvijas autoritātēm, ja, tā kā, tā laikā, bez variantiem, tur citādi uz priekšu netiek. Bet tas nozīmē, ka tu peldēja pilnīgi aptuvenā vidē. Tajā laikā nav īsti ne likumu. Cilvēkiem vispār smadzenēs nav tāda ideja nopirkt un pārdot īpašumu. Kā tādā pasaulē, kura nav nekāda atskaites punkta, kā tur vispār norientēties, vai kā viņu veidot, lai viņi kļūst saprotam pārējiem? Sākums bija ļoti jautrs. Mēs Jelgavā likām sludinājumus, ka mēs esam starpnieki, palīdzam tirgot nekustamos īpašumus, aicinājām cilvēks nākt pie mums, un viņi nāca ar savām vajadzībām, ar savām kaut kādām tur mājām, zemēm, un viņi prasa, labi, cik es varu dabūt? Mēs godīgi teicām, nekāda ideja, nezinām. Ko lai dara? Es saku, rīkosim izsoli. Ja, pēc 3 nedēļām, mēs tagad publicēsim avīzē sludinājumus, ka pēc 3 nedēļām būs izsoli. Tādus un tādus objektus varēs nosolīt, tādas un tādas sākuma cenas. Visi, kurus interesē, nāciet ar skaidru naudu. Aha. Un bija izsoles, ko mēs rīkojām, tur bija kā saucās, kaut kāda banka padomja ar kaut kādu celtniecību nosaukumā, nezinu, tur mums bija no tās bankas inkasatori, tādi dušīgi vīri ar šausmīgām bruņvestēm, ja, tur ar Kalašņikova automātiem, ja, tur nāca cilvēki ar kartonu kastēm ar naudu un tirgojām. Piedalījās izsolē. Būtībā jūs jau kādā ziņā glāba tas, ka jau 80. gadu beigās parādījās tā avīze, kurā bija sludinājumi, kurā sākumā bija sludinājumi, beigās bija tikai sludinājumi. Tā laikam tajā brīdī ļoti labi ļāva aizsniegt viss, kas kaut kur bija pie to pārdā. Mainījās daudz tās dažādas avīzes. Ja tu atceries, tad kādu laiku diena bija īkšķi biezumā, pateicoties nekustamā īpašuma sludinājumiem. Beigās jau, laikam, jūs arī paši kaut kādu katalogu taisījāt, izdevāt kaut tādu, ne gada grāmatu, ne kaut ko tādu. Bija kaut kas tāds, jā. Es kaut kad nepārāk sen vienā tādā Eiropas to nekustamā īpašuma asociāciju sanāksmē satiku dāmu no Bulgārijas, un kaut kā sākām runāties, un viņi stāstīja par saviem piedzīvojumiem un tā, un es tikai zinu, kā Edgar, es naudu nopelnīju. Es saku, kā? Man bija ļoti tuvas attiecības ar avīzes maketētāju.
kas liek kopā to avīzi. Un es visus nekustamā īpašuma sludinājumus uzzināju dienu vai divas pirms visiem citiem. Jā. Kamēr aizgāju tipogrāfiju, viņi jau zināja. Nu, tā ir ļoti vērtīga. Viņš pat varētu būt diezgan nesmuks, tas maketētājs. Viņam dzīvi nodrošināt. Tas ir labs stāsts. Nu, bet tie likumi taču šajā brīdī nestrādā. Kā tu vispār saprati, ka tas, ko tu esi pārdevis, skaitās kaut kur nostiprināts, nezinu, kādā grāmatā, ka tagad ir jaunais īpašnieks? Par nostiprināšanu ir interesants stāsts. Pirms dažiem gadiem uz mūsu biroju atnāk jūrnieks, tāds jūrnieks, viens no pirmajiem mūsu klientiem, kas Jelgavā nopirka māju. Un viņš saka, Klau, man nereģistrē īpašumu, esot kaut kādi dokumenti, varbūt pie jums ir kaut kur palikuši, tas bija 91. 92. gads. Lai cik dīvaini tas nebūtu, tiešām arhīvā tie dokumenti atradās. Tad jums ir labs arhīvs. Un kolēģi, vismaz ar fanfarām, tur viņam tā kā grib pasniegt un teikt, ka mēs 30 cik gadus esam saglabājuši jūs dokumentus. Viņš saka, Krievu vīrs tāds. Viņš saka, jūs taču esat valsts kantors, vai ne? Kā tur, Kas par reputāciju? Ja? Viņš tic, ka jūs esat tikpat stabili un nopietni kā valsts. Tas te nav ko traļaļā banka, tas tomēr ir tā kā valsts. Jā, tā kā tā reģistrācija notiek ar vairāk 10 gadu nobīdi dažos gadījumos. Cik angārs tagad aizņem arhīvus? Nē, jau digitalizēts viss. Tikai vecie papīri palikuši klāt, nenāk vairāk, tagad viss ir digitāli. Bet baigi arī jāsargā tas digitālās, tagad mēs dzirdam, ko tik tur neuzlauž, ne? Tas ir tāda nopietna lieta, ko padomāt. Tas gan. Labi, bet tādu uzņēmumu, kuriem ir 35 gadi, nav pārāk daudz. 30 daudzi svin, daži kaut kādas 32, 33. Es domāju, ka ir daudz. Bet tie, kas ar to pašu nosaukumu tik ilgi izdzīvojuši? Es tiešām ticu, ka ir daudz. Varbūt viņi tur tā tik skaļi nerunā par sevi. Klusām strādā. Piemēram, kaut kāds 93. gads. Tagad te visi pašāvaļā, visādi rādio sākās, tur rādio SVH, un pēc tam tur kāds konto, un tur visādi uzņēmumi sāk plaukt un zelt. Bet tikmēr tu esi 2 gadus jau nošancējis. Kas tajos 2-3 gados tur ir sakārtojies, un uz kurien tas process sāk iet? Vai cik cilvēku tajā brīdī strādā Latvijā? Zini, Tā nebija, ka būtu kaut kāds sprādziens. Jā, tur tomēr, tas mūsu tirdziņš nav liels, jā, un cilvēki tomēr rīkojas ļoti apdomīgi. Jā. Mums nav, ir bijuši kaut kādi atsevišķi posmi, ka parādās kaut kāda pilnīgi nesaprotama nauda, jā, bet pārsvarā tomēr, tāda banku labvēlība kaut kādai finansēšanai, kreditēšanai, tur lielākai publikas iesaistēji, tur nekustamā īpašuma tirgu parādījās tikai kaut kur 2000 kaut kādi tur gadi. Jā. Tā kā tas diezgan tā lēnām tā dinamika. Līdz 2003. gadam tirgus attīstījās ļoti lēni. Ļoti lēni. Mājas jau cēla, bet tirgus nebija. Ne? Jo kas tas bija pa fenomenu? Es tā atceros, ka cilvēki sāka 90. gadu sākumā un vidū cēla vaiprātīgi liels mājas uz tādiem maziņiem zemes gabaliem, kuri acīm redzami, ka viņiem bija piederējuši jau vēl iepriekšējos Krievu laikos. Tāda 3 stāvu, 400 kvadrātu un zeme apkārt tur, nezinu, 1000 kvadrātmetru. Kas tā bija pa Mendeli? Celt tādus cietokšņus uz tādiem maziem zemes gabaliņiem? Tas bija tās padomu laiku, tās piedzīvotās šaurības, kaut kāds tāds pēcefekts. Cilvēki gribēja izbaudīt to, ka viņiem ir nauda, un tas nekas, ka gabals ir 600 metri, ja viņš gribēja 800 metru māju tur uzķipināt virsū. Tā kā, diemžēl tas viss ir tā kā, norauts podā, jā. Nelikvīds tāds, kam tu vairs pārdos. Diemžēl. Bet es domāju, vai tas neliecināja par to, ka ja tev tā zeme bija, tev bija bail veikt kaut kāds darījumus, mainīt vai pārdot, labāk celšu uz tās pašas. Ķieģeļs es nospērs, stutēšu augšā, kur es atrodos, nevis meklēšu labāku ainavu vai labāks kaimiņus. Nebija jau tāda zemes tirgus. Nebija jau tāda ļoti liela pārliecība, ka tas, ko tev tur piešķīra, iegrieza, ka tas tev pēc kāda laika tur vēl būs. Teiksim, tas jēdziens, kā nostiprināt zemes grāmatā, tas 90. gados tas nevienu nepārliecināja. Ja? Tur tikai bija krietnam laikam jāpaiet, lai cilvēki saprastu, ka jā, tiešām valsts tā kā aizstāvēs to tavu īpašumu tiesību. Un notiek darījumi, cilvēki kaut ko mainās, ņemās, pērk un pārdod
un kad parādās tā zemes grāmata, tāda ticama, ka tur kaut kas ir saglabāts? Es nemaz datums no galvas nezinu. Plus mīnus kurā gadā? Katrā ziņā, tad, kad 2000. gados sāk škriet debesīs viss rūgdams, tad jau mēs tā kā bijām jau pilnīgi gatavi. Ja? Tur mēs bijām ārvalstu konsultanti, bija sagatavojuši tam stratosfēras lidojumu. Bet tu pamanīji tā, parādījās tāds dienests kā zemes grāmata, man viņiem jāstrādā, vai tu varbūt, konsultēji viņus, kā viņam labāk darīt? Nē, mēs jau bijām tie, kas roku rokā ar viņiem cieši strādāja. Ja? Mūsu pirmā zemes grāmata priekšniece, viņa katru nedēļu nāca pie mums uz 3 stundām lasīt lekcijas aģentiem. Ja? Mēs tur tas tā kā kopā to darījām visu. Ja? Tad tas process ir labi aizgājis, nozīmē. Viņš bija tāds saprātīgs. Protams, ja mēs tagad salīdzinamies ar Dubaju, ja, kur visi īpašumi ir blokķēdē un īpašumu pārreģistrācija ir dienu vai divu jautājums. Ja. Protams, man ir kauns, ja, ka mums ir jāmoka cilvēks tur mēnesis vai kā, ja, lai pārreģistrētu tās īpašumtiesības. Protams, ka es saprotu, ka mēs varējām labāk, ja, un kaut kādā brīdī jau noteikti tā ir arī mūsu kļūda, ja, tās nekustamā īpašuma darījuma asociācijas mūsu kļūda, ka mēs tā kā neuzstājām un atstājām to, ka tas tā ir. Ja. Kā tie dienesti paskaidro savu eksistenci, ka viņi tik ilgi to papīru kārtu atšķirībā no Dubajas? Ko viņi tur dara? Mums nav varnešiem, nav tā ambīcija, būt labākiem par Dubaju. Ja, mums ir normāli cilvēkiem ir uz 3 mašīnrakstu lapām jautājumi sarakstīti, jā. Izdarīt atsevināšanas procesu ātrāk un ērtāk noteikti ir 15. lapā pa vidu, ja. Tas nav prioritāte. Ir daudz degošāk jautājumi. Bet te nav arī tāda īsta sabiedrības pieprasījuma ātrāk. Neviens arī baigi nesteidzās, ja? Bet sabiedrība, viņa sastāv no individiem, un individam katram ir savs kaut kāds ikdienas riezes un redzējums, un tā, cilvēki saskarās ar to nekustamu īpašumu atsevināšanu tur 3 reizes mūžā, jā, vai 4 reizes, jā, tur, un viņš un diemžēl, tas, nezinu, ja tā runā plašāk par mūsu sabiedrību, tad tas, kur mēs esam aizgājuši tā ļoti pa kreisi visā, jā, tur, tas acīm redzot, tas netiek pieprasīts. Ka kreisums paģēra, kad valsts pārvaldē jābūt lielai, dūšīgai, jaudīgai, apņemošai. Jāatbild par visu. Jā, tas nekas, ka mēnesi vai 2, ja tur muļļā kaut kādi jautājumi, tas nekas, ka būvotļaujas 192 dienas jāgaida. Ja, tur. Ka tas tā kā pulksteņa svārsts aizies pretējā virzienā un ka mūs būs pie varas labējie. Es nezinu, kas būs mūsu Trumps. Ja? Tad, acīm redzot, būs kaut kāda cita procesa. Ja? Tad vajadzēs mazu valsts pārvaldi, mazus nodokļus, ja? Ātrus procesus. Ja? Tad tagad būtībā, kamēr tu paprasti būvotļauju un dabonī, tikmēr jau nākamais iPhones ir iznācis. Diezgan lēni. Droši. Bet cilvēki viņi grib kaut ko būvēt, viņi taču kaut naudiņu tam ir atlikuši, un tagad pusgadu nekas nenotiek. Naudiņu taču kūst, viņi neko nevar sākt darīt. Tas šausmīgi bremzē procesus, ne? Ir vēl trakāk. Tagad vairs tā gluži nav, bet pirms dažiem gadiem bija situācija, iedomājies, ka tu esi uzbūvējis tur 20 dzīvokļu māju. Viņi stāv gatavi, tu esi norēķinājis ar būvnieku. Un lai tu varētu dabūt 20 zemesgrāmatu apliecības, ko pieņemsim pārdot, ja, tev ir apmēram kaut kāds 4 mēnešu process. Tev vēl 4 mēnešus ir jāmaksā bankai kredīts, jo, redz, iestādes grib, lai tu redz, tu lēkā pār tiem šķiešļiem nesā papīrs. Ja, šitāt baigos zaudējumus. Katastrofa vienkārši. Katastrofa. Tu aizņemies piķīt, tev katrs mēnesis kaut procentiņu, un tu jau visi gatavs, un tu neko vēl nevari. Tieši tā. Tas ir skumji. Tas kaut kā tā nav labi. Bet es domāju, ka mēs no tā kreisuma tiksim ārā un ka tā mūsu uztvere kļūst tāda labējāka. Es domāju, šīm lietām noteikti varēs pievērsties un salabot. Bet, piemēram, taču mašīnu pārrakstīt Latvijā, mēs esam paraugs pasaulē, man liekas, žvīgs, žvāks un gatavs, mašīna vienam, mašīna otram. Kāpēc mēs tieši tādu pašu procesu ar nekustamību īpašumu esam sabramzējuši uz pusgadu?
nebija tā vajadzība. Tad no personībām, ko tas atkarīgs no Arī kādas no idejas. personībām, jā. Kuram tas Tu deg vai Tu ne? noteikti zini vārdu uzvārdu, kāpēc tiesības var nomainīt pie mums 10 minūtēs. Jā. Māju nopirkt nevar. tu noteikti zini, kas ir tā Bet tas ir persona. tā viena lieta, ir tās būvatļaujas izņemt, tātad, lai sāktu, bet otrs ir nodot eksploatācijā, kas saka, lai čakars, vai ne? Tad tur abos galos ir šausmīga bremze. Kurš vispār uzņemās kaut ko būvēt pie šādiem apstākļiem? Tu vajadzētu atmest roku un neko nebūvēt. Nu, tie, kas nevar nopirkt, vai tie, kam nepatīk tas, ko var nopirkt. Un diemžēl jāteic, ka mēs esam ar to būvēšanas lietu esam tādā zināmās lamatās iekļuvuši, jo, ja dotajā brīdī būvizmaksas ir, nezinu, kaut kur starp 1,5 un 2,000 eiro pa metru, ja, tad vidējā īpašuma cena, ko tu vari, piemēram, pārdot, rēķināties, jā. Neskaitīsim Rīgas centru, jā, bet tā kā vispār, jā. Viņi ir kaut kur starp 1,000 un 1,5, jā. Man matemātikā nebija labas atzīmes, bet tas neizklausījās loģiski. Tas faktiski nozīmē, ka nav tāda plaša piedāvājuma. Ja? Tas nozīmē, ka piemēram, Igauņiem ir cenas reiz 2. Ja? Un tas nozīmē, ka viņiem atmaksājas būvēt, jo tirgus cena ir virs tām izmaksām. Ja? Lietuviešiem varbūt ne tik ļoti, bet tas pats. Ja? Mums ir, diemžēl, tā problēma, ka tu... Bet, ja mēs vispār tā kā, ķieģelis maksā, tik cik maksā ķieģelis, celtnieks ir celtnieks. Kāda vispār ir jēga kaut ko celt laukos, ja Rīgā ir dārgāk viss? Kurā brīdī kāds par atvēzējās kaut ko uzcelt ārpus Rīgas? Tas nozīmē, viņš rada sev zaudējumus. Mani klienti regulāri grib realizēt savu sapņu māju laukos. Un skaista, milzīga māja laukos maksā sākot ar 1,5 miljonu. Bet tas ir to vērts, ja? Nav tā, ka to pašu ķieģeli noliekot Rīgā būs dārgāk. Viņiem ir nauda, viņi grib būvēt un viņi uzbūvē. Un tad, kad viņiem vai apnīk tā māja, vai apnīk braukt, vai apnīk stāvēt korķī, vai viņi negrib izmantot to, kā to saucās, tie mobilitātes punkti. Mobilitātes punkti, slaveno. Viņi saka, Edgar, es gribu viņu pārdot, ja. Tad es uzlieku tādu ļoti vainīgu sejas izteikumu un saku, tu zini, pa 600-700 tūkstošiem dārgāk pārdot, īsti neko lēkos nevar, jā, vienkārši. Un tad ir ļoti nepatīkama saruna, jā. Un tad es, šņukstu, kad, lūdzu, papras pirms, nevis tā, ka pēc tam, bet pirms tu taisies to naudu ieguldīt. Tad, ja tu ieguldi kaut kur ārpus Rīgas, tā ir tava romantika, un tas nav nekādā veidā peļņu nesošs pasākums, tā ir tikai tavu sapņu un vēlmes. Es ļoti lūdzu visiem, kas taisās kaut ko būvēt, kaut kur, vispirms mums ir vienkārši ģeniāli vērtētāji, vienkārši tādi cilvēki, kas, bankām parasti saka priekšā, cik var aizdot pret to īpašumu, es aicinu visus pirms tos sapņus realizēt, paprasīt, kā tu tur būsi. Lai vērtētājs uzmet acis tajā lietā, ja? Jā, bet redzi, kaut gan tas, ko tu saki, visdrīzāk ir izpildāms, jo, piemēram, kaut vai ņemot līdzību ar kustumu īpašumu transportu, tev pie 3., 4. mašīnas apnīk prasīt servisam, vai viņa ir labi, un tu ņemšu uz dūlo. Tomēr ēku pērkot, būtu vērts uzprasīt, jo tomēr tu nemainīgi pa 3 gadiem. Tur, laikam, būtu vērts arī iztērēt kaut kādu naudu labam padomam. Tie cilvēki, kas pērk nekustamo īpašumu, neņemot to celtnieku pie rokas un nestaigājot pa to māju, vai tā, ka viņiem ir tāds savs aģents, kam viņi uzticās un ka viņi zina, ka klausies, tu esi mans aģents, pieskat mani, ja, tur, tie ļoti riskē. Ļoti riskē. Daudz paglāb bankas, jo bankas varbūt neļauj tos neapdomīgos pirkumus. Galīgi nesaprātīgos. Jā, tomēr daudz paglāb vērtētājs, kurš saka, klausies, tu zini, ka tā māja ir, Tev patīk, bet tas tik daudz nemaksā. Jā, tā kā. Mums nesen bija gadījums, kad kā saucās tā, kad tur jāziņo, ka tu esi publiski atpazīstama Politiski nozīmīga persona? Politiski nozīmīga persona, jā, viena ļoti politiski nozīmīga persona gribēja pirkt māju Pierīgā. Un es tā kā uzņēmos šefību, ja, jo tiešām politiski ļoti nozīmīga persona, un es skatos tās mājas un saku, klausies, šito neskaties, ja, šito paskaties, un tā viņš saka, Edgar, bet tur ļoti laba cena un kā, un es
es saku tam politiski nozīmīgai personai, bet tu zini, ko manējie maleči saka, ka tur ir šķūnim apmūrēts apkārt, ķieģeļu kārta, un vienkārši tas šķūnis tiek uzdots pa mājas. Stiprā vējā šūpojas. Bet pasties kāda cena. Cilvēki, viņam arī tikpat maz ir to zināšana par to konstrukciju un par to būvēšanas kvalitāti. Viņu ieraugot bildīt ar lodziņiem un jumtiņu. Viņam ir sajāga ar maza par to. Labi, mēs tā tikām līdz tam, ka ir kaut kā 90. gadu vidus un tā dzīve, kā sāk izlīdzināties. Bet tāda profesija jau nav pārdot nekustamā īpašumu vai vērtēt. No kurienes tiem cilvēkiem tās amata prasmes radās? Tu pasauc kaut kāds kursbiedrs, bet arī viņi bija mācījušies mazliet blakus lietas. Zini, faktiski mums ir tā, ka mūsu mājā tu 5 gadu laikā vari iemācīties. Gan būt par aģentu, gan būt par vērtētāju. Tu piesakos tā kā Junga kursos, pamāciet mani? Nemaksājiet lielu algu, es nāku. Ja? Un arī pa mērnieku tu vari reāli 5 gadu laikā tu vari samācīties. Protams, ka labāk, ka tev ir, piemēram, nevis tur mākslas akadēmijas izglītība, bet kaut kas tā kā tuvāks tēmai, jā, bet to var realizēt. Jūs nevajag kaut savu tādu arotskolu taisīt? Jā, mums jau ir. Mums ir bieži ir nodarbības, un mums ir faktiski, katru nedēļu kaut kāds laiks jāvelta kaut kā klausīties, kaut kādas gudrības un tā kā tā lieta ir nopietna. Tur tik daudz jaunu visu laiku, tik daudz. Es pastījos to Latvijas mājaslapu, kur visi tie profesionāļi tur sabildēti un dažādos novados un dažādos amatos. Kurš izvēlās tos cilvēkus? Paņemt šitos ņēmu, šitas nāks strādāt. Tu to izvēlēs? Nē, tur mums ir gudrākas galvas. Tur ir katra daļa, kas to ņem. Tur ir gudrākas galvas. Jo vienmēr tas kolektīvs tā kā rāda tā priekšnieka gaumi izvēlēties tos cilvēkus. Nezinu, man viens paziņ, bet tas ļoti maz auguma vīrs, kuram veiklā strādā tikai vēl mazāk auguma vīri. Jo tā viņš jutās komfortā, viņš neņēma garvos darbā. Arī šeit ir kaut kas, pēc kā skatās, ko ņemt, ko neņemt, un izveidojas tāds profesionāļa tēls kaut kāds. Zini, te ir pat savādāk. Te ir drīzāk, kurš iztur un kurš neiztur. Jo, paņemt jau ir diezgan viegli. Jā. Mīļais, reku, skrien, jā, mēģina. Jā, bet kā man viena kolēģi, kas vairāk kā 30 gadus ar mani kopā ir, viņa tā diezgan šarpa pēc dabas, un kādu brīdi viņa nodarbojās ar to ievadkursu jaunajiem, jā, un viņa nostājas priekšā un pasaka tā. Jūs tagad pirmos 6 mēnešus vispār zobu būs vadzīgi, ja? Nodedzināsiet visus savus iekrājumus, ja? Bet jums būs jāskrien. Tā kā, tā. Nav viegli, jo tas, kas aģentu padara vispār kādam interesantu, ir kompetence. Un cik ilgā laikā tu spēj kļūt kompetents, kaut vai kaut kādā šaurā lokā problēma, ja? Vai jautājumi. Iztēlojies, kurš tev Rīgā mīļākais rajons, kur tev patīk būt vai filmēt kaut ko, kas... Klusais centrs. Pieņemsim klusajā centrā. Jā. Iedomājies, tu ej pie klientu, klusā centrā uz dzīvokli, mēģināt pierunāt viņu, tev uzticēt, viņu pārdot. Jā. Iedomājies, cik tev jābūt zināšanām, jā. Cik tev jābūt galvā visam par to, kas to centri būvējis, kā viņš ir tapis, kaut vai ejot ar kaut kādu potenciālo pircēju, ja, tur 2 kvartālus šeit, ja, kādam stāstam tev ir jābūt, ja, lai tas cilvēks vispār sāka tevī tur klausīties. Ja, tur. Tu baigi jāzina tagad tā sēkas vēsture, tā rajona visi pieslēgumi, kanalizācijas, ūdeņi, kaut kādu piegājienu. Tev ir jāzina visi darījumi, kas pēdējos 3 gados ir notikuši. Lai to cenu saprast vispār. Jā, un tev ir jāspēj, jebkurš normāls cilvēks, kā man ir viens ļoti mīļš ebreju klients, viņš saka, Edgar, cik man māja maksā? Es tā saku, zini, nams viņam vecrīgā. Es saku, ja mēs kārtīgi pastrādātu, un ja tu neliktu kaut kādu jocīgu cenu, un mēs kārtīgi pastrādātu un uzrunātu tos klientus un strādātu ar tiem, ko mēs zinām, kam jāpiedāvā, es domāju, mēs tev pusgadu laikā viņu pa 1 miljonu pārdot. Ja. Viņš saka, labi, Edgar, ja kāds pa 2 ņem, tad es pārdod. Ja. Pārsvarā klienti ir tādi, ja, un lai tu viņam varētu noargumentēt. Ja, Kā būs tik, cik tu saki, nevis tik, cik viņš. Cik tev ir jābūt krokām. Ja. Jā, un tad arī noteikti, ja tev tās zināšanas ir sakrājušās, tev baigi žēl to darbiņu mest malā, tu tā arī paliec uz mūžiņā.
Nu, redz, man ir kolēģi, kas ir ļoti labi šajā lietā, un viņi ļoti labi var nopelnīt, un viņi izbauda to, ko viņi dara. Nu, tā kā, nu... Bet tu pats kad tu pēdējo reizi pats kaut ko pirki pārdevu un kādam palīdzēji? Es visu laiku. Joprojām tā kā jā, tur ir, tā saka, formā sevi. Es visu laiku, jā. Tas ir interesanti. Man pat bieži vien ir tā, ka zvana kaut kāda, kā tu tur teici, politiski nozīmīga persona, un saka, klausies, Edgar, reku, bērni tur ir izdomājuši kaut ko, jā, iedod viņiem ar kādu parunāties. Es saku, es pats gribu parunāties, es gribu saprast, jā, ko tie 20 gadnieki domā, jā, kā viņi tās lietas redz, un tās sarunas ir ļoti interesantas. Jā. Tur sēž divi tādi talantīgi, jā, tādi, kuri strādā distancēti, ja, tur kaut ko kodē, ja, un pasauli vaļā. Ja. Nu, tā kā gribam pirkt dzīvokli, nezinu, vai mums vajag un ko, un es viņiem saku, nu, mīļie, kur jūs sevi redzat pēc 3 gadiem? Ja? Nu, meiteni tāda runātīgāk, nu, mēs jau tā kā runājām pa Kaliforniju, Džeki saka, pag, nē, mēs pa Hongkongu runājām. Ja? Tā kā, nu, Špagatā. Tas tik interesanti, jā. Bet reizē tomēr Kaliforniju, Hongkongu un vēl vidū tomēr Latvijā kaut ko nopirkt. Bet nav skaidrs, cik ilgu laika tu uzdod šādu jautājumu, kur viņas jau redz. Jā, tā kā, nu, vai viņi gribēs tur kaut kādu to komunālo blūzu un kaut kādas dzīvokļu pieskatīšanas problēmas, vai, piemēram, izīrēs, vai viņiem būs kāds, kas to grīdas lupat no toaletes podu vēl kārā. Ja? Bet tagad arī daudzi, kas kaut kāds stāsta par biznesiem internetā, viņi vienmēr skatās, ja tas bizness ir kaut kā veidā paplašināms, bet Latvija ņemās tikai pa Latviju, bet ir kaut kas tā kā zinām arī tālāk. Nu, mēs gadu jau vingrinamies ārpus Latvijas. Mēs sajūtām to, ka mūsu klienti brauc prom un bariem. Mums bija tādi daži klienti, kuri mums iedeva uzdevumu pārdot visus savus īpašumus. Vienam klientam viņa bija gandrīz 400 gabali īpašumi. Un viņš metodiski, mērķtiecīgi visus mums lika pārdot. Pat tik, cik var pārdot, vienkārši lai iet prom. Aizbrauc un pat atvadoties, viņš nāksiet līdzi. Nāksiet līdzi. Tad mēs tagad jau kaut kādās 7 vietās Eiropā jau varam apkalpot klientus un redzam to, ka mēs varētu kaut kā to ģeogrāfiju paplašināt. Bet kas tas karstos cilvēks tā kā mudina kaut kur doties prom vai vienkārši pārmaiņas augst vai kas ir tas, kas viņus pastumi? Ir kam vienkārši ziemā ir augsti. Es lidoju atpakaļ no Marbejas ar vienu klientu kopā, kas bija pirmo ziemu pavadījis, un viņi bija laimīgi. Ja. Tas bija, mēs kaut kādā maijā lidojām, kā viņi saka, ziema ir, manos gados ziema, viņi pārdeva nesen savu biznesu, manos gados ziema ir jāpavada dienvidos. Ja. Bet mums ir izaugusi tāda paudze jau cilvēku, kuri tad dzīves laikā kaut ko te ir uzrāvuši, kaut ko ir nopelnījuši un tikuši pie kaut kādas turības, un viņi tagad var atļauties te kaut ko pārdodot, izvēlēties vietu uz globus, kur dzīvot. Mani kolēģi Marbejā saka, ka tā WhatsApp grupa, kur tur tā latviešu komūna kaut kāda ir, es tā saprotu, 100, ja? 100. Tas nozīmē, ka viņiem visiem ir Latvijā labi gājis. Ne jau tur tie trūcīgākie aizbrauc. Tieši tā. Tad, ja mums tā valsts nemaz nav tik metama, tā jau nekāda vajag. Tieši tā. Kā tu redz tā mūsu valsts? Tā kā televizorā saka, viss ir slikti, vai tā, ka cilvēki tomēr šeptējās, un tu redz rosīgāko sabiedrības daļu? Mums jau ir tā laime, ka mēs ar to daļu esam saskarē, kas ir darbīgi, ja? Kam ir tas iekšējais motoriņš, kas strādā un pelna. Un, protams, arī ar tādiem, kam vienkārši dzīvē paveicies. Ja? Tādiem arī jābūt. Nevar visi smagi strādāt. Es pilnīgi ticu, ka ir cilvēki, kam ir reāli grūti. Ja? Reāli grūti. Bet cik šobrīd Latvijā cilvēki strādā? Kopā ar metrumu, kas tur vairāk mērnieku un plānotāji, būs kādu 250. Tas nav tā kā nepārskatāms lielums. Tas ir tāda partizānu brigāda, labi pēdus.
Klau, bet kaut kā 90. beigās tur arī jau nāca kaut kāds jau tāds pirmās atraudziņas no tā urrā, ka baigi labi, ja tur kaut kāda Krievijas krīze bija, vēl kaut kas, tur kaut kāds bankas mums sāka brukt. Kas notika tajā laikā tiem nekustamajiem? Zini, tajā laikā bija tāda nesaprotamā nauda. Bija, protams, ka nebija nevēsts no klientu izzināšanas un klientu finanšu vēstures pētīšanas. Un bija Ir un ir. ir un ir. Jā. Ko tu ņemies? Jā, tā kā bija kaut kā, jā, bija vienkārši notika kaut kādas tādas lietas, ko tu vienkārši nespēji saprast, ja, kas tas tāds ir. Un tev vienkārši ir bail, ka tu tiec iesaistīts kaut kādās pilnīgi nesaprotamās lietās. Ja, Būtībā, ja tu esi tas, kurš pērk un pārdod, tad tev nevajadzētu saļimt no tā, ka kādam kaut kāda krīze uznāk. Tik un tā vienmēr kāds pārdod un kāds vienmēr pērk. Tā kā šis biznes varētu nejust tādas bedres kā kaut kādas finanses. Jā. Nē, mums jau ir ļoti daudz visādi kritieni bijuši un iekritieni, bet mums kaut kā vienmēr ir palīdzējis tas, ka mums ir, ir tirgošana, ir vērtēšana, ir mērniecība, un nekad nav tā, ka visiem 3 tiem zariem ir slikti. Ja, ir Uz vienas kājas var pastāvēt, vai pārējās slāpjas. Bet tik ilgi redzot, ka citi cilvēki pērk un pārdod īpašumus, neuznāk kaut kāda tāda nagina iezēt, vajadzētu pašiem kaut ko uzbūvēt vai pašiem kaut ko nopirkt? Jā, mums ir bijuši visādi projekti, esam būvējuši, esam pirkuši, esam spekulējuši, esam iegrābušies, mums viss kaut kas ir bijis. Mēs vienmēr gan cenšamies to ētisko robežu ievērot, piemēram, atnāk klients un piedāvā kaut ko pa 5, ja? Mēs ļoti mēģinam, ja mēs redzam, ka tas maksā 10, ja? Mēs nesakām, dočur pa kluso pa 5, ja? Tas... Uztaisam pirdziņu. Tas ir vienmēr jautājums. Jā. Tā kā, ko mēs redzam, mēs kaut kādas 5 gadus atpakaļ izlēmām, ka Latvijas zaļā rota arī ir jāpalīdz klientiem nopārdot. Jā, un tad ar to mežu tur bija ļoti dīvaini. Jā, ļoti dīvaini. Aizlaik vērtējāt mājas, tagad pieši koki jāvērtē. Jā, un tu zini, ka tu, piemēram, nezinu, kurš rajons tev labi zināms, Berģi, ja? Piemēram, Berģos stāv mājiņa, 200 000, ja? Maksā, lai kāds tas aģents, mans kolēģis tur būtu, vai kolēģi, ja? Teiksim, ja tā mājiņa ir 200, ja? Tad tas mundieru gods tam aģentam, nekad neļaus to cilvēku apčakarēt un pārdot to māju pa 20, ja? Vai pa 30, ja? Labi, no tā 200 kaut kas nobirs, ja? Kaut kas atkarībā nobirs, no steigas. Drusku kaut kur tur kaut kā, ja? Bet ko mēs ieraudzījām, kas mežā notiek, ja? Tur kā viena man liela autoritāte mežā teica, Edgar, ja tu vispār kādam esi piezvanījis, ja? Tad tu jau esi pusi pazaudējis no savas naudas. Ja, ja tu pārdot mežu. Ja tu esi piezvanījis ne tam, tad tu varbūt jau 70% esi pazaudējis. Ja, tur tādas lietas notiek, un es jau neesmu ļoti slinks. Ja, es savācu to informāciju, kur vienkārši liekas kliedzoši. Ja, klauvējos pie augstākās priekšniecības tur ministrijās. Klausies, paskaties, kas tas tāds ir. Ja. Jā, Edgar, ko tu, zini kā, tā, es pat nezinu, kā tev, lai noformulē, tāda asimetriskā informētība, ja, kad, tie, kas ir tie uzpircēji, ja, kad viņi ir tā kā zivs ūdenī tajā visā, bet tas cilvēks, kam ir tā bagātība trāpījusies, ja, tad, teiksim, viņi neko nesaprot. Un tas vilinājums, ka viņam pavicina to naudas paciņu deguna galā un iekrāmē viņam, iedod viņam iedzert, iekrāmē mašīnā, aizved pie notāra, tas, es vienkārši neticēju, ka 2020, kurā gadā aizvien kaut tāds notiek. Bet tas tā notiek jau 30 pāri gadus. Cilvēki nav kļuvuši domā, ka viņi joprojām neko nezina. Jā, tā kā, vienkārši dīvaini. Cilvēki nāks un pārbdīs, teiks, Edgar, kur tu biji agrāk? Tu nevarēji pastīties uz mežu laicīgi?
Tu zini, Kāpēc nav neskatījies? pieprasījuma pēc tā. Nav pieprasījuma, jo redz kaut kā mums tā gēnos, mums nav tas, ka, redz, man ir mešs, es tagad salaidīšu ragos 5 potenciālos pircējus, es tagad ritīgi noskaidrošu, kas tur kaut kā, jūs man iedosiet daļu skaidrā, ja es varēšu ietaupīt, tā kā, te mums vēl ir vieta izaugsmē, ja, tur tā, Bet tagad kaut kas ir sakustējies tajā virzienā, kur viņi zina, ka jāsprasa Latvijā, cik tas viņa meša maksā? Mums piezvanīja viena arī politiski nozīmīga persona un saka, krietnes gabals meža pārdodams, tur tā, tad, laikam, kādu 250,000 viņam sola, ja, tur. Mēs sakam, mums tāds izsols rīks ir, mēs apzvanīsim visus tos, kas var nopirkt, laipni uzaicināsim, pastāstīsim, uzaicināsim reģistrēties un spiest to podziņu, vai ne? Mēs pārdevām viņu pusotrais dārgāk. Bija vērts. Bet vispār kaut kāds rīks ir iespējams tā saskaitīt kokus un pateikt, cik viņi maksā mežā. Diezgan tāds aptuvens lielums tas mešs un tie koki. Tur ir vienkārši zinātnieki ir izstrādājuši tik brīnumains rīks. Tur var pateikt. Jā, bet tā problēma ir tāda, ka krietnai daļai meža īpašnieku nekas tāds neinteresē. Bišķi kauns par mums, jā, bet tā ir. Vismaz tam, kas nozāģē beigās ir kaut kāds labums, viņš ir atšķirdēl no dēļ, tagad tas vismaz kaut ko nopelna. Tas, kam tas mešs tā gadies, viņš pats nav kopis un nav domājis par viņu, tad varbūt viņam nevajag. Tu zini, varētu par šo diskutēt. Es tev piekrītu, ka es saprotu, ka ir cilvēki, kas to nopelna, un es ticu, ka viņi samaksā nodokļus un investē, un Latvija kļūst labāka, bet zini kā, ja mēs pieņemam, kad ir 1000 apčakarēti cilvēki, krietni apčakarēti, ja, vai tiešām visi tie 1000 būtu nodzēruši to 2 vai 3 lielāku naudas summu. Varbūt, ka viņi būtu izšāvuši kādu biznesu, uztaisījuši kāds. Ja. Tas man drusku tā, liekas. Tā. Bet tie cilvēki, viņiem kaut kā prāta pietika to vai mantojumā paprasīt atpakaļ to zem, tad viņi kaut ko no papīriem un mežiem saprat, ja viņiem bija šis īpašums. Nevar teikt, ka tur galīgi meži piederētu nesaprātīgiem ļaudīm. Tur kaut kādiem galvu dakteriem laikam ir jādomā, kāpēc aizvien mūsu laikos notiek tik tādas jocīgas lietas. Tas mūs kā nācija kaut kā raksturo tomēr. Labi, tas skaidrs, ka meža nozare arī iet uz labo pusi, tu esi tur iekļāvies un sapratis, ko tur var izdarīt labāk un līdzsvarotāk pret to klientu pusi, bet tā nekustamie īpašumi pilsētā. Tomēr Latvija ir pa pusē ir Rīga. Tad lielāka daļa tās darbošanās arī Latvijā ir par Rīgu, vai ne? Pirkšanas pārdošanas, taču tomēr pilsētā notiek. Vai te ir kaut kādi tādi modes rajoni, kuri uzlec un pazūd pa 5-10 gadiem, vai tomēr mēs zinām, ka jau tālāk no centra jau lētāk? Nav tā izteikti, ka es tev varētu teikt, ka ir kaut kāda vieta, kur noteikti pērk un kaut kur noteikti nepērk. Jā, es tā tev neteiktu, jo mēs tomēr kā Latvijas iedzīvotāji esam ļoti dažādi un dažādām iedzīvotāju grupām ir dažādas intereses un dažādi ienākumi, jā, un diemžēl bēdīgi ir, ka tas padomju mantojums stāv tāds baiss, ja, un ka ir tādas vietas Rīgā, kur ļoti daudz 10,000 cilvēki pēdējos 30 gados nekādas uzlabojumus sev vidē nav īsti pamanījuši. Labi, ir smalkāks veikals, kur desu nopirkt, jā, tur, bet tā vide, diemžēl, jā, es tomēr esmu pieder pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tā vides kvalitāte tomēr veido personību un veido tos mūsu līdzcilvēkus. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Tas tā nevar būt, ka kurpe, kas tev berža, nemaina tev kāju. Te kaut kas tur, ja tā vide ir šķība, tad arī cilvēks kļūst šķības bez variantiem. Bet, piemēram, kaut kādas ražošanas lietas, te mums pilna Rīga ir ar Krievu laiku milzīgām fabrikām un pat cara laika milzīgām telpām. Kā tu redzi, vai šobrīd, lai jebko ražot, nav tā, ka vajag mazāk kvadrātmetru vienkārši?
Es domāju, ka problēma ir apstāklī, ka mēs dramatiski kļūstam mazāk un ka mēs braucam projām un izmirstam. Un tā ir problēma. Jo, ja pirms mūsu, iedomājies, ja mēs būtu palikuši nevis par 30% mazāk, ja, bet ja mēs būtu palikuši par 30% vairāk, ja, tās visas tēvas būtu uzlasītas. Ja. Tur būtu atraduši veidu, kā viņas izmantot. Tur nebūtu ražošana, tur būtu kaut kas cits, ja, bet visas viņas būtu izmantotas. Ja, bet, diemžēl, tā kā mums ir pretējā virzienā tā kustība un to īpašumu tukšo paliek aizvien vairāk, tas tā bēdīgi. Labi, laikam tad lielākais tāds seismiskās svārstības bija 2008. gads. Tas, man liekas, aizdzina 100 000 kaut kur šampionjons lasīt, un tikpat daudzi palika bez tās savas pajumtes, un tos īpašumus pēc tam kā ne līdz 2020. bankas turpināja tirgot un pārtirgot. Tā bija viena no tādām milzīgām kļūdām, ko mēs kā nācija esam pieļāvusi, un tur tā mūsu tas politiskais tizlums un tā nevēlēšanās kaut kā savākties un to bremzi noraut tur 5., 6., 7. gadā. Viņi mūs iesit ritīgi, tā kā grābeklis pa pieri, un tas bija tik negodīgi pret tiem cilvēkiem, kas tos kredītus. Es kā tagad atceros sarunu ar vienu vīru, kas bija nopircis sērijveida dzīvokli pa 200,000. Jā. Ar mūsu vērtējumu. Viņam kāds ir iedeva? Ar Latio vērtējumu. Ja. Manis parakstītu, ka... Un tad, kad viss sabruka, tad viņš nevarēja maksāt kredītu vairs, un banka viņam ņem nost. Viņš saka, Edgar, tu man izstāsti, kā tie 200,000 pārvērtās pa 70, ja? Un ka man to dzīvokli atņem, un tas viss vēl paliek man kaklā. Tas ir tik negodīgi, ja? Tas ir tik fantastiski negodīgi, ka es pat to nevaru izteikt. Ja? Tas ir Nevar neko tādu cilvēkiem nodarīt. Normālās ekonomikās uzskata, ka 10–15% kritums nekustamā īpašuma tirgu jau ir katastrofa. Jau nojūk hipotekārie kredīti, cilvēkiem tur piedziņas un tā tālāk, tur bankas slēdz iekšā kaut kādas tur piedziņas. Mums 60–70% nokrita. Vienkārši, tas ir vislielākais cipars pasaulē. Nekur nekas tāds nav. Un mēs kā sabiedrība, mēs to pieļāvām, jā, tur, mēs tos cilvēkus, tautas valodā runājot, izčakarējām, jā, liekas, viss normāli. Un tagad brīnamies, jā, kā tā mums tik maz cilvēku iesaistās nekustamā īpašuma tirgu? Kāpēc tu viņi to? Viņam ir brīnišķīgi pieredze. Viņi zina, ka nevajag nekad. Nekad nav labi beidzies. Bet tur mēs varējām kaut ko darīt citādi. Kāds zināja, ka tā nevajag darīt. Tad viņš bija gāz grīdā maucam. Nebija. Tāpat kā tu man prasīja, kāpēc Dubajā vienas dienas laikā pie mums mēnesis tur jāmokās. Jā, tur, nebija neviena cilvēka ar tādu redzējumu, ar tādu stāju, ar tādu tvērienu, kas pateikt, mums 3 gadus pēc kārtas nekustamā īpašuma cenas auga vairāk kā 70% gadā. Pieaugumu. Un neviens neko nedara. Tu runā ar cilvēkiem, kas ir pie teikšanas, un viņi saka, kas? Skandināvijā paskaties, vēl dārgāk ir, jā. Mēs pašlaik nekāpjam uz kaut kāda cita grābekļa? Es domāju, ka mēs kāpjam uz tāda pieticības un tāda pazemības grābekļa. Jā. Mums ir izveidojusies tāda lampistu vai kreiso liberāļu tāda grupa, kas ir pārņēmusi varu, ja? Viņi tur rulē savas lietas un viņiem ir labi. Ja? Tas, ka tā saimnieciskā dzīve valstī nīkuļo, ja? Un ka kaut kur ir ļoti slikti, tas tā īsti nevienu neuztrauc. Ja? Tas ir bēdīgi. Ja? Bet ko tu šobrīd cilvēkiem, kuri varbūt kā viņi nonāca 8. 9. gadā grūtībās, kam tu tagad ieteiktu tuvākajos gados no kaut kā uzmanīties vai kaut ko nedarīt? Vai tieši ko darīt? Redz, ir tāds varas līgums ar cilvēkiem, kā es viņu saucu. Ja? Tas varas līgums ar cilvēkiem, manas nozares izpratnē varētu būt mīļais, tu droši ņem to hipotekāro kredītu, mēs rūpēsimies, lai viņš tas īpašums
katru gadu virs inflācijas tur kaut kādas 5 vai 6% cena aug un ir droši, ja? Mēs tev nepazemosim, neizūtrupēsim, ja? Tu dari to, ja? To cilvēks personīgi nevar ietekmēt. Viņam ir jāpaļaujās, ka tāds līgums ir ar to varu. Ka vara pieskatīs. Ka vara pieskatīs to lietu. Nesen man viens austrālietis stāstīja, ka Austrālijā nenormāli uzkarasējuši tirgu. Jau kaut kā jau viss jau uz zilām liesmām, tās cenas vienkārši katastrofāli lielas ir un vienkārši draud sabrukt tirgus un cenas nokritīs pa 30%. Ja. Ko izdomā vara? Viņi pieņem likumu, es atstāstu, man nav faktu konkrēti. Viņš saka, vara pieņem likumu, ka jebkurš cilvēks, kurš jūtās, ka viņš būs ziepēs, nevarēs maksāt, viņš var vērsties pie valsts un pateikt, valsts palīdz man, es esmu ziepēs. Valsts kļūst par līdzīpašnieku viņa dzīvoklim uz to grūtību kaut kādu laiku. Un bankām ar to pietiek. Viņš liek mierā to cilvēku. Viņš ļauj izsēdēt. Es nezinu, vai tā būtu pareizā metode, jā, vai kaut kādas citas metodas, bet tie cilvēki netiek pamest zem riteņiem. Jā. Un atbildot uz tavu jautājumu, no kā būtu jāuzmanās, mums kā valstī būtu jāuzmanās, ka mēs tos cilvēkus vēlreiz izčakarējam, jā, kaut kādā veidā. Bet tu teiksi, kādam jauns cilvēks nesen sāc strādāt, bet viņš zinām, viņš tik un tik pelna, un tā viņam būs tuvākos gadus. Kādu daļu no viņa ienākumiem viņš drīkstētu, kādu procentu viņš drīkstētu atstāt nekustamā īpašuma tādai pirkšanai? Cik viņam mēnesī, viņš pelna 2000, cik viņš var tērēt, piemēram, hipotēkai? Tagad bankas ir tik tālu nobiedētas un pieskatītas, ja, ka tur baņķieris tev laipni izstāstīs. Ja. Tev nevajag. Cik procentus tu drīksti un cik tev ir jāpaliek un kādām vajadzībām un tādā. Man par to bažu nav, ja, par to sadaļu. Tas dienests pieskatē. Bankā viņam visu pareizi izstāstīs. Man drīzāk ir baža par to valdīšanu. Ja. Vai viņi saprot, ka tie, piemēram, tagad, cik mums ir kaut kāda 17-18% mājasēmniecība, kas ir paņēmuši tos kredītus, ja, ka viņi ir vērtība, ja, ka vienreiz jau mēs viņus izčakarējām. Nevajadzētu vairāk. Nevajadzētu vēlreiz. Ja. Labi, bet skaidrs, ka kaut kāda katreiz tās nepatikšanas ir citā krāsā un uzbruk no citas puses mēs nevaram uzminēt, kur viņas gadīsies, bet tā pasauli ir tāda grīļīga padarīšana un ja mēs, piemēram, kaut kādu nekustamā īpašuma attīstam un pelnam, vai nav tā, ka tas brīdis, kad viņi attīst un nopelni ir garāks nekā fāze jebkurai krīzei, paspēja nopelnīt tie, kas būvē, ja vienmēr pa vidam ir kaut iekritiens kā 8. gads un nekas nesanāk. Es gribētu nodalīt tos cilvēkus, kam nekustamais īpašums ir biznes, un kas ir bruņojušies ar analītiķiem, aprēķiniem, mākslīgo intelektu, un ka viņi saprot, kāds risks viņi ņem. Un es par tiem tā ļoti neuztrauktos. Ja. Tas ir biznes, tas ir risks. Ja. Es ļoti uztraucos par tiem, kas ir aizgājuši uz banku un parakstījuši 30-gadīgu hipotekāro līgumu. Jā, es par tiem. Jā, par tiem arī vienīgiem būtu vērts uztraukties. Pārējie, kas spēlē savu rock'n'roll. Tirgus mums nav ideāls. Jā, viņš nīkuļo ilgus gadus. Jā, komercīpašumi vispār bija nosprāgušas kaut kādu laiku. Jā, bet viņš pats par sevi nav slikts. Ja tu saproti, kas viņā notiek, tu reiz saproti, ar ko tu vari rēķināties, tu vari strādāt, pelnīt. Jā. Es iedomājos, tu stāstīji, ka daudzi pārdod tos īpašumus šeit un brauc kaut kur siltāks un dzīvo nost. Labi, tad ir vilnis kaut kāda tāda emigrācija. Kas nopēr to, ko viņi pārdod? Kas tas pa vilni ir? Kas nāk vietā? Dzīve jau nebeidz. Bērni dzimst mazāk, bet viņi aizvien dzimst. Kā tu redzēji, tie, kas braukā ar zilām un zaļām somām pa ielu, arī viņiem ir kaut kur jādzīvo. Jā. Diemžēl tās slūžas mēs aizvērt vairs nevaram. Jā. Tur nes kāpēc ir tāds politisks lēmums pieņemts, ka te viņi kļūst aizvien vairāk. Jā. Viņi ir aizņēmuši ļoti daudz tādas. Bet tie zili zaļajām somām, viņam visam ciemam jāsametās, lai nopirktu kaut dzīvokli mēs purciemā. Viņi īrē 8 cilvēki, maz dzīvoklīt un
Soms jātur ārā vienīgi tur dzīvoklī. Nu, jā, un duša netiek aizvērta, jūs laikās mazgājās. Un guļ uz maiņām, kāds strādā nakts maiņā. Tā mums nav tāds kaut kādā ziņā vismaz līdzsvarots vilnis. Un tie, kam ir labi gājis, kas ir pēdējo 30 gadu laikā kārtīgi uzšancējuši, tagad liek spiķis un liek īpašumu, tie varbūt tinās prom. Bet vietā mums nāk tad kaut kādu grupu var noraksturot. Es tev negribētu piekrist, ka tikai tie, kam ir milzīgs piķis sanāca, mēs redzam, ka ir tādi klienti, kuriem vienkārši ir kaut vai vecāku atstāti kaut kādu īpašumu. Viņi šajā brīdī jau var Latvijā ieķīlāt šo īpašumu bankā, paņemt naudu, aizbraukt uz kādu siltāku vietu un tur nopirkt īpašumu. Nu, tā kā tur dzīvot un strādāt. Varbūt ziemu pavadīt, varbūt izīrēt, ja, tur un dažādi tie scenāriji, bet, teiksim tā, nav tā kategorijas, tas nav tā kā bināri, vai nu šeit, vai nu tur, ja. Viņi, ir tā kā gan šeit, gan tur, ja, tā kā Šrodingera kaķis, ja. Jā, tas ir dubult copy-paste. Klā, bet, pieņemsim, ka Latvija šeit visu labi zina un ir no pirmās dienas iekšā štelē. Un tagad vajadzētu tā kā iet līdz tam klientam uz to Spāniju vai kur viņš nopirka. Kā tur ielausties tajā viņu likumos, viņu kultūrā, viņu tikumos un viņu konkurencē? Zini, kas ir interesanti? Ir interesanti, ka daudzi cilvēki, gan latvieši, gan mūsu kaimiņi, baltieši, viņi tur jau ir ilgus gadus un viņi strādājuši tajā arodā. Un tas, ko mēs darām, mēs uzrunājam tādus cilvēkus, mēs piedāvājam tā kā to mūsu karodziņu un to mūsu sistēmu, lai viņi varētu ar viņu pelnīt, un mēs tādu tos pirmos soļus speram. Tad nākamais ir domāt, kā apkalpot, pieņemsim, amerikāņus, ja, kas mūk no pārāk labēja režīmi, ja, vai angļus. Ja, tur. Tā kā tur mūs glābi tas, ka tur ir mūsu tautieši un kaimiņi, kas ir jau ilgus gadus tajā maizē. Tad tur risks nav liels, viņš jāiebrauc jaunos spēles noteikumos, kas ir līdzīgi. Risks ir tāds, ka tie cilvēki ir jāicina uz šejien, viņiem ir jārāda, kas mēs esam, kā mēs strādājam. Ja tur nav tavas reputācijas. Kas ir tas, kā mēs klientus apkalpojam un cik mēs ļoti viņus lolojam, jā, lai viņiem tā kā to iepotētu to attieksmi, un lai tie klienti, kurus mēs sūtam pie viņiem, jā, lai viņi sajust to servisu, to pašu. Tu esi kādreiz domājis, no kurienes par cilvēkam tāda ideja par nekustamu īpašumu vai par kaut kādu priekšmetu vai telpas piederēšanu kādai personai. Nezinu, akmens laikmets vai galīgi kaut pirmatnē cilvēku, kuram ienāca prātā, šitas būs mans un jums visiem tas jāzina. Tu zini, nav jau tā, ka visās kultūrās obligāti kaut kas pieder. Ja? Mēs kaut kādu brīdi metrumam meklējām darbu Āfrikā. Tur bija mūsu tāds ekipējums, ko var izmantot tikai Latvijā, tikai 3-4 mēnešus gadā, vai tur pārējā laikā Āfrikā. Un tur bija saruna man Sudānā ar vienu lielu priekšnieku, kas bija cilts, kā tas saucās? Cilts vadonis. Vadonis, jā. Un es viņam tur stāstu par kadastra kartēm, par robežām, par kadastra vērtībām. Viņš pildīgi nesaprot, ko es viņam saku. Jā, kā tu šeit? Edgar, kāpēc tik sarežģīti? Es saku, bet robežas, īpašums, mans, jā, tur, viņam valodā nav tāda vārda, varbūt. Sabiedrība sargā manu īpašumu, viņi tur tā. Viņš saka, klausies, Edgar, es redzu, ka cilvēkiem piedzimuši bērniņi, jā, viņiem vajag vairāk zemes. Es tos mietiņus pārspraužu. Tiem, kam nevajag atstāja mazāk, un tiem, kam vajag, tiem iedod vairāk. Tā kā nav jau visur tā, kā pie mums. Jo tā ir tikai tāda abstrakta ideja, ka pieder. Kura visiem pāriem jāpiekrīt. Tas ir arī no tradīcijām. Pasties uz Vāciju, ja, kur ir, bija ilgus gadus, bija ļoti jaudīga rūpniecība, mobils darbaspēks. Ja. Tur vairāk kā pusi cilvēki īrē. Ja. Un tur, kur tu dabū labu darbu, tur tu blakus noīrēji dzīvokli. Un bez nožēlas tes uz nākamo vietu. Un normāls tās kultūras pārstāvis saka, Edgar, jūs te Latvijā vispār nemākat iekārtoties dzīvē. Es saku, kā tas tā ir? Viņš saka, pie mums iekārtoties dzīvē nozīmē tā, ka tu no rīta izdzer kafiju, izskalo krūzīti, noliec, paņem lietusargu un ar kājām tu 15 minūtēs esi darbā. Pakar lietusargu sāc strādāt. Es saku, tie, kas stundu brauc mašīnā, viņš pagriežas un iet projām. Viņam nav ko teikt man, jā, vienkārši. Tā mentalitāte ir pilnīgi cita. Jā. Tāds racionāls cilvēks, viņš
to, ar ko mēs te mokamies, ja kam tu vēl daudz pārēdz, viņš vispār nesaprot. Tas ir, ja viņam ir tikai darbs, tad viņš var noīrēt tuvu darbam, ja viņš ir īrētais, bet vienmēr taču cilvēkam tā dzīve, kad špagatā starp darbu, starp, sievas darbu, bērnu skolu, mēs neesam, Jā, bet tā ir tā māksla, ja? Viņi saka, ko nozīmē sakārtot dzīvi, tas nozīmē, ka tu neesi atkarīgs no tā, vai tā iela ir, vai kāds ir aizvilcis betona bloķi priekšā, ja? vai nav, ja? Viņš aiziet reku kāja, viņš ir paņēmis to dzīves telpu, viņam nav tik svarīgi, ka viņam ir īpašumtiesības, ja? Viņš ir paņēmis viņu, un viņš tur, kamēr viņam tur ir darbs, viņam ir tā. Viņš arī tikko nosvārstās tā fabrika, vai tagad, nezinu, tur Volkswagen atslēdz 100,000 darbinieku, saka, vācamies ārā. Tieši tā. Paņem savu kafijas krūzītēju uz nākamā mājas lētāk. Ir dažādi, nav tā. Es domāju, ka Latvijā tas būs aizvien vairāk. Ja. Bet mēs esam anti-Āfrika. Mums taču savs kaktiņš, savs stūrīts ir vairāk nekā kāds savu mietiņu pārstrost. Mans mietiņš, te viņam jābūt. Mēs esam baigi, man liekas, par to savu, ne? Ir. To var just, jā. Mūsu paudzei pat pielec, ka varētu mašīnu ņemt operatīvajā līzinga, arī likās, kā tā, tā jau nav mana. Un iemācīt tāpat izturēties pret nekustumo, tas būtu vēl kāds paudzes jautājums, man liekas. Redzēsim, būs interesanti. Jā, turēties pie veselības, lai var kaut ko redzēt. Tas arī svarīgi. Tomēr 35 gadi vienā nozarē bez izgulējumiem, tur ir ko ņemties. Tas nav tā, ka vienkārši. Un arī nezaudēt interesi par to. Var jau nonākt apātijā, ka viss ir labi, tāpat tur neko nedarīt. Jā. Bet kā tu redzi, tie cilvēki, kas nāk Latvijā strādāt, viņiem arī tas ir tā kā mūža darbs, viņi arī īrē darbu un gatavi pārvākties uz citu darbu? Tas, ko es esmu pamanījis, ir, ka jaunieši ir pilnīgi savādāki nekā tie, kas bija jaunieši 35 gadus atpakaļ. Ja, tas, teiksim, viņi izbauda to, cik viņiem ir pasauli vaļā, un viņi absolūti negrib iespraust to mietu uz ilgiem laikiem. Kaut kā tā pat precēties negrib, un pat bērns negrib, kur vēl kāds nekustamais. tā kā jā, bet tādi laiki. Kā tu redzi nākamos 10 gadus, ņemot vērā pieredzi priekšējiem 35, var kaut kā prognozēt, uz kuriem mēs aiziesim pa 10 gadiem, vai kas jauns parādīsies? Es domāju, ka dzīve Latviju piespiedīs būt ļoti modernai valstī. Es domāju, ka mums būs... Mēs nevarēsim atļauties būvatļauju izsniegt 192 dienas nekādā veidā. Jā. Mums vajadzēs noārdīt visu to aparātu, kas tur sēž un groza papīrus tur mēnesi, lai pārreģistrētu tev tiesības mainīt mēnesi. Viņi tā kā to savu līgumu auž tā kā lielvārds jostu tā lēnām tā, un nedrīkst tā nesteidziniet sajūgs valdziņš, būs jāsāk no jauna. Es domāju, ka daudz šīs ārprātīgās procedūras aizvietos vienkārši stūrī dūcošs serveris. Mums būs jāiemācās ar to sadzīvot, un daudz lietas diriģēs roboti vai mākslīgie intelekti, un tā kā būs diezgan jautri. Bet mēs kļūsim racionālāki es domāju, ka nākotne būs ļoti interesanti. Bet ja mēs tagad domātu par nākotni, mēs domātu par nākotni 920, 930, 950, 970, 990 gadā, tad būtībā šitā pati iela, kur mēs sēžam malā, viņi izstās vienādi uz šos 100 gadus. Tā nākotnē nav mēs tik izmaiņām pilna. Tās pašas mājas. Es biju uzaicinājis podcastu Visvaldu Sarmu, kurš man apstulbināja ar to, ka viņš man lika aizdomāties, kas vispār ir tās cilvēku radītās ēkas un būvis, kas paliks tādā ilgākā nākotnē par tiem cipariem, ko tu runā. Un faktiski man lika aizdomāties viņa teiktais, ka šis vēsturiskais centrs būs vienīgais, kas saglabāsies. Ja? Vispārējo mēs regulāri šķūrēsim nost un taisīsim kaut ko citu. Baigi varētu viņam piekrist, un tas šķiet saprātīgi doma, bet kas tad ir tas, kas pie tās fasādes ir pielipināts, kas mums ir tik dārgs, kas nevienai citai fasādē vairs nav? Kas tur ir tāds? Bet tā ir mūsu tāda kolektīva apziņa, ka tas vēsturiskais centrs ir liela vērtība. Tā ir tā vienošanās, teiksim, ko mēs sabiedrībā esam pieņēmuši, ka tas ir jāsaglabā.
citur kā būs, tā būs. Kā domā, piemēram, Līvāna mājai jābūt brīvības muzejā? Obligāti. Taču mūsu tehnoloģija. Obligāti. Es nezinu, vai tā ir mūsu tehnoloģija, bet viņi ir tik svarīgi. Es brīnos, ja viņas tur nav vēl. Viņi mums vienkārši apstājušies 920. gadā un neko nav klāt likuši. Bet prastītos. Noteikti, es domāju. Bet nevarētu būt tā, ka mēs tagad, arī tā kā Lānsmanis teica, viņš saka, ka pie šīs sabiedriskās iekārtas nevienam nav tik daudz naudas, lai uzceltu Rundāls pili. Lai kāds tu būtu rokstārs, tev Rundāls pils vairs nesanāk. Tagad arī ļoti bagāti cilvēki ceļ kaut kādu dāču pie jūras, bet kaut ko tik lielu kā pili vairs neviens nevar atļauties. Kāpēc tā? Kas ir mainījies? Kā cilvēki ir bagātāki? Es domāju, ka tagad vienkārši modē ir minimālisms. Tagad vienistab, divistab maiņas tur ir ļoti populāras un ir vienkārši tādi laiki. Ja? Tagad ir tādi laiki. 200 gadus atpakaļ bija citi laiki. Pēc 100 gadiem varbūt būs vēl citādāk. Kas būs pēc 100 gadiem? Es domāju pēc tās dinamikas, kā tagad lietas notiek. Ja pieņemsim, es tur klausos kaut kādu podcastu un man Google šefs laikam saka, ka gada laikā grāmatveži un juristi visi paliks bez darba. Ja? Tā dinamika ir tāda, ka man šķiet, ka neviens pat nevar iedomāties, kas būs pēc 100 gadiem. Vienīgi ejot pa šito, jo cits tačkas malā stāvēs, vai varbūt kaut kāds modernāks ritens kādām būs, vai bikses būs citā krāsā, bet tā jau cilvēki iespēles. Es vairāk domāju par to, kas būs mūsu diena, kas būs mūsu nodarbe, ja? Jo ja tiešām tie roboti būs tik labi, kā paģēri, ka viņi būs, ja? tad cilvēkam jau vairs nebūs jāstrādā. Ja? Varnešiem būs uzdevums, kā pareizi tur mākslīgo intelektu aplikt ar nodokļiem, lai varētu mums ar tevi visiem kaut ko bišķi sadalīt. Ja? To basic income iedot visiem, jā. Lai nečīks. Drīzāk jautājums būs, ar ko mēs tieši nodarbosimies. Ja? Kas būs tas, ar ko mēs aizpildīsim savu dienu un kā mēs, lai paliktu pie pilna saprāta un labas veselības. Vairāk jādomā par hobijiem, kas aizrauj nekā par darbiem, kuriem sev noslogot. Kādu brīvo laiku jāiemācās varbūt vadīt, nevis darba laiku. Es domāju, tā fundamentālākā problēma ir būt cilvēkiem spēt būt ar sevi. Man liekas, tā saskarsme ar sevi, tas daudziem ir milzīgs šoks. Jā, nāksies par to padomāt. Kā tev šķiet, nauda ir tā kā brīvība vai apgrūtinājums vai pienākums? Atkarīgs no cilvēka. Man ir žēl to klientu, ko es redzu, ka viņiem ir ļoti daudz naudas, bet viņi nespēja izgaršot to dzīvi. Viņiem ir tik daudz riežu no tās naudas, ka viņiem nesanāk tur, pavērot saulrietu vai Vajadzētu krustot tos čaklos, kuriem ir talants nopelnīt naudu, ar tādiem saviem dīgdieņiem, hipijiem, kuri māk ļoti labi trallināt un neko nedarīt. Vajadzētu viņus tā kā sadraudzināt, viens otram parādīt, kā tās lietas darās. Tā kā tādu to Dzegūzes Ligsdā, to Džeku Nikolsonu aizsūjas trakomā, viņš parāda, kā viņam kārtas spēlēt. Viņš ir 6 garlaicībā, atnāk viens dūlēs, skaties, šitā nauda jātērē. Tas būtu tāds labs kauč, kas parāda, kā notrallināt liekus resursus. Visiem būtu jautrāk dzīve. Jā, būs mums jāiemācās sadzīvot ar sevi. Tas ir milzīgs izaicinājums. Jā. Bet, kas saka, jāturās pie veselības, un gan jau mēs redzēsim arī to. Ļoti labi apļāpājam. Tā kā, es domāju, ka sālsmēs nekur nepazudīs. Sālsmēs tomēr ir tāda bezmaz pagāna tradīcija, vai ne? Un tās mājas cilvēki joprojām pērk kaut vai uz īsāku laiku, bet pērk, un pat neviens jau nav atcēlis sālsmēs, pat ja to telpu īrē. Sālsmēs paliek sālsmēs, vai ne? Vai ne? Ļoti labi apļāpājam. Paldies tev. Paldies.